Kā jums šķiet, vai selektīva, diskriminējoša attieksme ir pieļaujama cilvēkam pret cilvēku? Ja nē, tad kāpēc šādi izturas ļoti daudzi, patiešām ļoti daudzi, tā saucamie taisnības cīnītāji Latvijā pret maniem bērniem? Ka tur, kur es stāstu par to, kas noticis Covid afēras laikā ar manu dēlu un manu meitu un mani, kur mani bērni ir piespiesti gan eksperimentam pakļauties, gan meitiņu uzsēdināt uz zālēm, un arī citas noziedzīgas, vardarbīgas, cietsirdīgas darbības ir veiktas pret viņiem, tur iestājas pa lielam klusums, un dažs vēl pasaka, ka viņi nezina, ko darīt. Šajā reizē es jums izlasīšu saraksti, kāda man bija, ar Latvijā daudziem zināmo, pazīstamo Jāni Pļaviņu. Tātad arī Jānim es esmu šī gada, 2024. gada, oktobrī un arī pēc tam novembrī šo to sūtījis, lai arī viņš, tāpat arī daudzi citi, kuri vēlas zināt, ja vien vēlas zināt patiesību, ieraudzītu to, kas un kā notiek Latvijā. Es Jānim biju vēstījis gan par sarunas ierakstu ar manu bērnu māti, kas notika 2021. gada janvārī, kur viņa darīja to, ko viņai lika afēristi un sadarbojās ar varām pret mani, tā kā es elpoju brīvi un nepakļāvu bērnus afēras uzstādījumiem, testiem un tā tālāk. Tas viss rezultējās tajā, ka ir radītas neatgriezeniskas sekas, mani bērni nolaupīti, tiek slēpti no manis pret mūsu gribu jau 4 gadus, izmantojot to, ka viņi vēl ar vienu ir maziņi. Jānis uz šo atbild traki, publiski neizvelkami, jo pastāv strīds starp vecākiem. Es viņam jautāju, ko ar to domāji publiski neizvelkami? Jānis atbilda, nevar pārliecināt publiku, ja starp vecākiem ir strīds. Pie šī, pirms es lasu tālāk, pateikšu. Kā jums šķiet, ja starp vecākiem politikas jautājumos ir atšķirīgi viedokļi, vai ar to Jānis tāpat citi legalizē to, ka drīkst nolaupīt bērnus, liekt saziņas saskarsmes cilvēku tiesības bērniem ar savu tēvu, kā tas ir manā gadījumā? Kā jums šķiet, ja, piemēram, Jānis dzīvodams kopā ar savu sievu šobrīd ir vienisprātis, bet nāks nākamā afēra, un viņa sieva pēkšņi pārdomās un nedomās gluži tā kā Jānis Pļaviņš, vai tad tas nozīmē, ka tādā brīdī man būtu jāzana Jānim un viņa paša vārdiem jāsaka, tā kā ir strīds starp vecākiem, tad tavi bērni var arī nebūt ar tevi un nesazināties ar tevi, jo tāda, tad sanāk, ir politika. Politika, kas uzspiež šādu vardarbīgu attieksmi, bet ejam tālāk. Es Jānim, pēc tam, kad viņš bija pateicis, nevar pārliecināt publiku, ja starp vecākiem ir strīds, sacīju. Nav runa par kāda pārliecināšanu, runa ir par noziegumiem, kas paveikt pret maniem bērniem un pret mani. Man ir nolaupīti mani bērni 4 gadu garumā, un kā tajā stāstā par kailo karali, te jau visi izlieks to neredzam. Cik tad ir to taisnības cīnītāju, kas izgaismoja to, ka maniem bērniem uzspieda testus, vakcināciju, mani, kas aizsargāja bērnus no eksperimentiem, apmeloja, izsaucot raganu medības, kuras ar vienu turpinās. Kāpēc te jau visi šo ignorē, noklusē, kāpēc ir tik selektīva attieksme pret ģimenēm un bērniem? Vienu ģimeņu stāstus plaši izklāsta tie paši taisnības cīnītāji, bet citu, tas, kas noticis, piemēram, ar maniem bērniem, ignorē. Taisnīgums vai tomēr kropļots taisnīgums, kurā līdztiesība un viena taisnība visiem nepastāv. Kā tu domā, Jāni? Ir taču arī citi piemēri, kur vecāki šķīrušies un bērni kādam no vecākiem nolaupīti, piemēram, Jeļenas Matvējevas stāsts. Tur taisnības cīnītāji iestājas par viņu un viņas bērniem. Vai viņai arī uzrakstīja to, ko man uzrakstīja? Vai tas atbilst tavai labākajai sirdsapziņai noklusēt noziegumus un paiet garām, tāpēc, ka manā gadījumā bērnu māte ir propagandticīgā? Vai tas nozīmē, ka vara un viņu politikas vergi var darīt visu pret tiem, kas neļauj sev uzspiest morālo kropļu politiku? Kā domā? Jānis uz šo atbild ar balsziņu. To es atstāstīšu ar saviem vārdiem, šī satura būtību.
bet vēl es paspēju, pirms viņš ierunāja, uzrakstīt sekojošo. Kā saprast tavu ignoranci, neatbildot uz jautājumiem par manu bērnu un manu situāciju, bet sekties palīgā, piemēram, zelta ebreju ģimenei? Kāpēc selektīva un diskriminējoša attieksme, Jāni? Un viņš uz to atbildēja pēc būtības to, ko jau sacīju pirms neilga laiciņa, kur viņš saka, ka tā kā viņuprāt pastāvot strīds starp vecākiem, tad tur neko nevar darīt. Jautājums, vai tiešām Jānis un viņam līdzīgi domājošie akceptētu to pret sevi, ko akceptē pret mani un pret maniem bērniem? Vai viņiem tas derētu, ja viņu otrā pusīte pēkšņi pārdomātu un viņi vairs savus bērnus neredzētu? Viņiem tas derētu? Nē. Tad kāpēc viņi iedomājās, ka man tas der un maniem bērniem tas der? Kāpēc šāda diskriminējoša attieksme? Kāpēc selektīva attieksme? Kāpēc šie cilvēki, kuri citkārt afēras laikā iestājās pret diskrimināciju, pret cilvēktiesības pārkāpumiem, to neattiecina uz maniem bērniem? Ka arī manu bērnu tiesības uz saskarsmi ar mani, viņu tēvu, to nedrīkst liekt. Jautājums, kas prasa atbildi. Savukārt uz balsziņu es Jānim sacīju, vai no tevis sacītās saprotams, ka taisnības cīnītāji pēdiņās nodarbojas ar ģimeņu un bērnu segregāciju, diskrimināciju, un arī tev, Jāni, tas ir pieņemami. Ja reiz atklājas, ka bērniem, kuru viens no vecākiem ir sirdsapziņas vērtību cilvēks, bet otrs propagandas sekotājs, tad tā cilvēka ģimene, kur pret mani un maniem bērniem nodarīti noziegumi, taisnības cīnītāji ignorēs? Vai tā nav morālā kroplība atbalstīt tikai tās ģimenes, kur abi vecāki ir vienprātīgi un ko saskaņā ar slīdošo morāli pēdiņās atbalstīsi tad, ja pēkšņi viens no vienprātīgajiem vecākiem vairs nebūs vienprātīgs ar otru? Kāpēc izvēlējies ignorēt pat šo, ka pirmkārt mani bērni nolaupīti, otrkārt pret bērnu un manu gribu bērnus nelaida mājās, turēja ieslodzītus, treškārt manu meitu 4 gadu vecumā uzsēdināja uz nervu zālēm, lai viņa vairs mani nemeklētu. Ceturtkārt, mani bērni tika pakļauti piespiedu testēšanai un vakcinācijai ar eksperimentālu šļuru. Kāpēc šo noignorēja Jānis Pļaviņš? Vai tas neprasa izmeklēšanu? Vai pret maniem bērniem ir atļauts veikt noziegumus un izlikties, ka tie nav notikuši, tāpēc, ka tie ir mani, Mareka Markus bērni? Nav lieki teikt, ka līdzīgi kā iepriekš, tā arī pēc šīs manas uzrakstītās ziņas, Jānis ir izvēlējies klusēt. Klusēšana, tātad piekrišana tam, ko ir izdarījusi varmāku vara, tad kas ir šie taisnības cīnītāji? Varbūt viņi ir dalībnieki varas politikā, tikai kuru misija un uzdevums ir izlikties par taisnības sargiem, bet būtībā viņi ir kabatas opozīcija, kurai uzdots ražot dažādus glābšanas pēdiņās scenārijus, lai pēc tam pārliekot akcentus uz viņu pašu gladiatoru pēdiņās cīņām, varētu noignorēt tādus notikumus, kas notiek pa īstam. Vai tā Jāni Pļaviņi un citi taisnības cīnītāji? Ja noklausījies tik tālu, tad painformēšu, ka jau nākamajā vēstījumā es līdzīgi izlasīšu arī saziņu ar kādu citu Latvijā pazīstamu taisnības cīnītāju. Medni, kurš līdzīgi kā Jānis Pļaviņš, tur, kur ir runa par maniem bērniem, izvēlās noignorēt, kas arī dzen vedina uz domu un pārliecību, ka šis ir sistēmas projekts, ko realizē šī taisnības cīnītāju sekta. Ja reiz viņiem taisnīgums ir selektīvi veikti darbi attiecībā pret ģimenēm, ja reiz viņi šie taisnības cīnītāji šķiro ģimenes un bērnus kā tādus atkritumus.